Iedomāsimies, ka jums ir liela ģimene ar vismaz 3 bērniem, un jūs kā progresīvi ļaudis gribat iegādāties elektromobīli. Un izrādās, ka jūs varat dabūt līdz pat 9000 eiro līdzmaksām, ja vien tajā elektromobīlī ir 7 sēdvietas. Un tad rodas jautājums, kur lai es tādu elektromobīlu ņemu? Nebraukšu taču ar busu. Nē, ar busu braukt nevajag. Piemēram, jaunais Peugeot E5008. Pilnībā atbilst visiem kritērijiem. Tas ir 100% elektrisks, tam ir 3 sēdekļu rindas un 7 sēdvietas. Elektromobīlis ir tikai daļa no jaunās Peugeot 5008 modeļu sērijas. Tāpat kā iepriekš, uzsvars likts uz ietilpību, kas tuvojas nelielam minivanam. 5008 tik sen jau ir kļuvis par crossover, ka neviens īsti vairs neatceras, kāds tad bija pats pirmais modelis. Jūs par atceraties, tas bija minivans, busiņš tāds. Lāga mašīna joprojām var nopirkt lietot, bet mēs, protams, skatāmies mūsdienās, un svarīgākā šīs automašīnas sadaļa atrodas aiz vidējās jumta statnes. Tātad mums šeit ir sēdeklis ar 3 atsevišķām sēdvietām, vidēji ir tāda bišķi mazāk, un paskatieties, ir arī atsevišķa klimata kontrola, kas agrāk, man liekas, nemaz nebija. Ja gribas atklāt pēc iespējas vairāk aprīkojuma, kāda iepriekš 5008. nebija, labāk uzreiz sēsties pie stūres. Priekšējā paneļa arhitektūra ir tieši tāda pati kā jaunajam Peugeot 3008, kurš, atcerēsimies, jaunajā paudzē ir kļūst par kupē crossoveri, tostarp arī elektrisku. Viduskonsolē tagad palikusi tikai iToggle maināmo funkciju sadaļa, kam viena ekrāna skata vietā ir veseli 3. Galvenais iegūms no jaunā dizaina ir tāds, ka viss, kas atrodas panelī, ir it kā piepacelts uz augšu. Un tagad, beidzot, es patiešām varu ieraudzīt spidometru pāri stūrei. Un es varu ieraudzīt arī, ka ar 91% baterijas atlikumu mēs varam veikt 477 km. Un ārā, zināt, nav plus 20 grādu. Pat labam E5008 pieejams ar mazāko 73 kWh bateriju un 210 zirgspēku jaudu. Drīzumā parādīsies gan lielāka baterija, gan neticami arī pilnpiedziņa. Peugeot izsenis paticis izgatavot no citiem atšķirīgus automašīnu salonus. Tā kā paneļu auduma apdare tagad sastopama katrā otrajā konkurentu mašīnā, nācās izgudrot ko jaunu. Pirmkārt, viņi pārcēla pārnes un kārbas slēdzi no viduskonsoles uz paneli. Laikam neviens nebija pateicis, ka daudzos Volkswagen grupas automobīļos, sākot ar multivanu un beidzot no šķiet ar dažiem Poršiem, arī tā tagad ir. Bet tas nekas. Toties mums atbrīvojās vieta skaļuma pogai vai tādam rullītim, kurš tagad atrodas tieši zem rokas. Un būsim godīgi, mūsdienās braucot šo pogu, jūs nospiežat vienu reizi sākot braukt. Savukārt skaļumu šurpu turpu un jūs grozāt droši vien daudz biežāk. Mūzikas skaļumu, tāpat kā daudz ko citu, var vadīt, neatraujot rokas no stūres, bet par ko es neesmu drošs, bet es pieļauju, ka tas prasa pierašanu, ir jaunie sensorie taustiņu stūris, no kuriem, kā mēs zinām, viens no galvenajiem Peugeot konkurentiem jau ir atteicies. Francūži pagaidām domā, ka šis ir ok. Jūs, protams, iebildīsiet, ka tirgū netrūkst šāda izmēra crossover, tostarp arī ar 3 sēdekļu rindām. Taču man būs ļoti rūpīgi jāpadomā, lai iedomātos vēl kādu šādu automašīnu, kuru var dabūt arī pilnībā elektrisku. Protams, ja elektrība īsti jums nav paprātam, tad jaunais 5008 būs pieejams arī ar benzīna hibrīdu motoriem. Par jaunā 5008 lādējumu hibrīdu interese pat laban ir pat lielāka nekā par elektromobīli. Hibrīds ir 3000 eiro lētāks, bet EKI līdzmaksājums tāpat paliek iespaidīgs, jo priekšpiedziņas dēļ hibrīdam arī ir 7 sēdvietas. Ja piemaksas nepienākas un neinteresē, Peugeot vēl ir 5008 ar parasto vieglo hibrīdu par 35 līdz 40 000 eiro.